Es pastāstu par faitu ar sudraba sirdi. Bija fights, bija jautri. Mums izveidojās kaut kad publiskajā telpā, mēs viens otru pārpratām, izveidojās konflikts un viss. Un viņš atbrauc uz Latviju un mēs satikāmies, es viņam uzrakstīju. Viņš arī neko īsti nebija pret satikšanos un tā, un turpinājām risināt konfliktu. Draudzīgi, blepurna dauzišana. Jā, izkāvāmies un krūti tam džekam, es jums pateikšu tā, viņš ir drosmīgs čalis, viņam ir pauti, viņš vispār nevienu soli neiespēja apakaļ, jo, to, kad es esmu tāds, kāds esmu, un kad es eju līdz galam un pastāvu par saviem vārdiem, tas daudziem bija zināms, bet no sudraba puses viņš tā nebija atzīmējies ar šādiem stāstiem un tā, un šeit viņš pierādīja to, ka viņš ir drosmīgs un spējīgs džeks, nebija viegli, es teikšu tā. Beigās, kautiņš beidzās ar to, ka visi mēs tur zemē tur plosījāmies, un tad vienā brīdī saķērušies bijām tur, un kaut kā sākās vārds pa vārdam. Piecēlāmies kājās, izplūkušies, iedavām viens otram pieci un tā. Bet es sīkumos negribu stāstīt, es domāju, kādreiz mēs ar sudrabu satiksimies un kaut kur, nezinu, kādā kopējā intervijā vai laivā vai kaut kur. Viņš bija stiprāks, tu biji tehniskāks un abi apmēram vienādi īsumā no sportiskā viedokļa. Ja pēc punktiem tur skatītos, tad, viņš ir cita kategorija, protams, viņam spēks bija vairāk, vienā brīdī viņš gandrīz norūpīja. Viņam jau mazs pārsvars, bet konkrēts. Kaut kā man sagāja un es piecēlos, bet vienā brīdī viņš trāpīja, es labi knockdownā aizgāju. Bet viss kārtībā piecēlos, bet redzi, mans lauciņš atkal stiprai šajā gadījumā bija zeme. Uz ielas tāda rīksts, un es nogāju zemē un aizgāju uz zemes un cīnījos zemē, un tur es tā kā vairāk dominēju un tā. Bet, redzi, man ir grappling bāze un MMA bāze apakšā un tā. Un tas kas ir grappling, laušanās? Laušanās, jā, un tas ļoti palīdzēja. Tā kā, bet, es tā ļoti virspusējums stāstu, bet bija ļoti žos, ka tie, kas redzēja man cīņu Lietuvā, šitas noteikti no tā neatpalika, es jums teikšu tā, bija labs. Un tagad ļoti cieņā. Tas arī Daņiks ļoti norespektēja. Viņš teica, tiešām šis bija kruti un ļoti cieņā, kad jūs tā vēl izrunājāt, paspiedā pieci, viens otram abi atbildējāt pa bazaru. Un jā, neviens neiejaucās, viens uz viens, visu izrisinājām.